Jā, sveiki. Ķersimies uzreiz pie lietas. Un, jā, jūs varat droši uzdot jautājumus brīžos, kad es ievelku dziļāk elpu vai apmulstu. Tajā brīdī arī jūs droši varat uzdot savus jautājumus. Tātad šodien mēs runāsim par preču partijas un derīguma termiņu uzskaiti. Mēs paskatīsimies, kas tad ir partija, kādos biznesa procesos šī partija tiek lietota, par to, kā šī funkcionalitāte tiek realizēta Moneo sistēmā, kā veidojas partiju numuri, kas ir partijas datu ieraksts, un arī parunāsim par derīguma termiņu, jo nereti partijas preču šī uzskaite ir ļoti ciešā sakabē ar derīguma termiņu uzskaiti un kontroli. Tātad, kas ir, kā atšķirās tāds vienkāršs piemērs, kā atšķirās uzskaite, ja nav partija, un kā atšķirās uzskaite, ja ir partijas uzskaite ieslēgta sistēmā. Tātad, iedomāsimies, mums ir noliktavas atlikumā prece A, 6 gabali pa 5 eiro gabalā. Tiek saņemta noliktavā tā pati prece, 10 gabali jau 7 eiro gabalā, un pēc tam mēs nosūtam klientam 8 gabalus. Un, jā, tad vidējā cena ir 5,5, un mēs vienkārši paņemam no šīs, jau sanāk 16 gabalu čupiņas, 8 gabalus un nosūtam. Un mums nav ne jausmas, kurus mēs nosūtījām, kuri tie bija un pa kādu cenu. Šeit vienkārši nostrādā FIFO princips. Sistēma saprot, ka pirmie gabali, kas tiek nosūtīti, ir šie 6, un pēc tam atlikušie 2 tiek paņemti no bača, kas ir 10 gabali. Te ieslēdz vienkārši FIFO. Savukārt, ja ir partiju uzskaite, ja mums ir, piemēram, noliktavā atlikums precei A, 2 gabali pa 5 eiro, 4 gabali pa 5 eiro, pēc tam tiek saņemti 10 gabali pa 7 eiro jau citu partiju, tad, ja mēs nosūtam klientam 10 gabalus, tad mēs varam pateikt sistēmā, mēs 2 paņēmām no partijas Y ar 5 eiro, 4 mēs paņēmām no šīs partijas un 4 mēs paņēmām no šīs partijas. Tātad mēs zinām, kuras tieši partijas mēs esam klientam nosūtījuši, un tā ir tā izsakojamība, kas ir viens no tādiem svarīgiem faktoriem, ko vispār šī partijas uzskaite nodrošina. Tātad arī šeit mēs varam partiju uzskaitē ievērot FIFO principu, bet nereti ir tā, ka, piemēram, FIFO princips šeit strādā nevis kurš pirmais tiek saņemts, bet ja ir arī derīguma termiņi klāt partijām, tad mēs varam ieslēgt, ka FIFO skatās nevis uz saņemšanas secību, bet noraksta preci, kurai ātrāk beigsies derīguma termiņš, un pēc šādas principa strādāt ar FIFO. Lūk, tā. Tātad šīs ir tās 2 atšķirības. Kādos biznesa procesos parasti izmanto partiju uzskaiti, un ja jums ir kāds vēl biznesa process, kur jūs varat iedomāties, ka varētu izmantot partiju vai derīguma termiņu uzskaiti, jūs droši varat arī padalīties. Tātad, protams, tā ir pārtikas vai kosmētikas ražošana, kurā ļoti svarīga ir šī partijas izsekojamība un derīguma termiņu monitorēšana. Tātad pārdodot, piemēram, salātus, kuros iekšā ir daudz un dažādas izēvielas, un tad, kad jums klients atnāk un saka, ne, tie salāti tomēr nebija ok, tad jūs jebkurā brīdī varat paskatīties šo partiju salātu es esmu saražojis un izmantojis tādu partiju izēvielas, un tad jau meklēt problēmu, jā, majonēze bija, piemēram, veca, un tad jūs arī varat izsekot, kurš šo majonēzes partiju jums ir piegādājis un kāds ir bijis piegādātājs, un jau vērsties pie šī piegādātāja, jo visas izēvielas ir izsekojamas. Tas pats arī attiecas uz kosmētikas ražošanu. Vēl viens biznesa process, kuros izmanto partijas uzskaiti, ir individuālā ražošana. Ja iedomājieties, jūs ražojat galdus, un katrs galds ir savādāks, bet lai neveidotu sistēmā katram individuālajam galdam savu artikulu, mēs ražojam šos galdus uz artikulu galds, bet jau vadot iekšā sistēmā klientu pasūtījumu, pasakam, ka šim galdam būs partija ABC, un ražošanā visur seko līdzi šī partija ABC, un tad, kad mēs saražojam partiju ABC, mēs viņu norakstam arī pie šī klienta pasūtījuma. Līdz ar to mums neveidojas katram individuālajam galdam artikuls, bet mēs caur partijām varam izsekot, kurš ir kurš galds saražotais. Kokmateriālu FSC uzskaita, tātad FSC tas ir kokmateriālu biznesā, ir svarīgi bieži vien
norādīt, ka koksne ir izcēlusies no legāli cirstiem mežiem. Tas to nozīmē FSC. Nu, lūk, un lai pēc tam FSC auditoriem atskaitītos par to, ka klientam ir pārdots galds ar pazīmi FSC, uzņēmumam ir jāpierāda, ka viņš ir izmantojis FSC koksni šī galda saražošanā. Līdz ar to šeit arī ir nepieciešama šī izsakojamība, ka galds ir tiesīgs saukties par FSC galdu. Koku materiālu paku uzskaita, tas nozīmē to arī koku materiālu biznesā, ka koku materiālus dēļus sazāģē un saliek pakās. Bet ir, teiksim tā, ir pakas, kurās vienmēr ir noteikts dēļu skaits un vienmēr ir noteikts kubu skaits. Tātad tur var arī neskaitīt partijas, tur vienkārši vienmēr visas paciņas ir vienādas, un tur mēs varam spēlēties ar mērvienību koeficientiem. Viena paka ir tur, es nezinu, 2,2 kubi, un viss ok. Bet tad, ja mums katru reizi pakā ir savs dēļu skaits, lai mēs varētu izsekot, cik pakas mums ir noliktavā un cik tajās pakās ir kubi, tad mēs varam katru paku koku materiālus uzskaitīt kā atsevišķu partiju un jau sekot līdzi partijai, cik tad mums ir pakas noliktavā. Elektronikas produktu ražošana vai kaut kādu tādu preču ražošana, kurai ir svarīga partijas uzskaite, pat ne tikai uz tādu ražošanas beču, bet uz konkrēti katru ierakstu. Nu, jūs ziniet, ka katram telefonam ir šis te VIN numurs un datoram. Tātad šajās biznesos arī ļoti svarīgi uzskaitīt šos partiju numurus gan tajā brīdī, kad mēs pārdodam klientam, lai mēs zinām, no kā tas dators ir salikts kopā, kādas komponentes mēs tur esam ielikuši. Un šeit ir arī svarīgi tas, ka šie produkti var nākt atpakaļ uz servisu, un pie partijas datiem mēs varam arī reģistrēt katras servisa apkopes, katru servisa darbus, un ja dators atnāk jau otru reizi, mēs paskatoties partijas datu ierakstā redzam, šis dators jau pie mums ir bijis, mēs viņam esam mainījuši to, un tā tad jau šī vēsture uzkrājas. Nu, un pēdējais, kur arī bieži vien uzskaita atgriezumus, partijas ir atgriezumu uzskaite. Tātad, ja jūs ražojat kaut ko no loksnēm, piemēram, no metāla loksnēm, no koka loksnēm, un jums paliek pāri tāds diezgan labs atgriezums, kuru negribētos mest ārā, bet jums nepietiek vien ar to, ka jums noliktavas atlikumā rādās, ka jums ir 3 kvadrātmetri tāds materiāls, bet jūs nezināt dimensijas, kādas tad ir tieši šim atgriezumam, tad lai atkal neradītu ļoti lielu artikulu sarakstu ar daudz un dažādiem atgriezumu izmēriem, tad ir vienkārši artikuls atgriezums. Varbūt tur var pēc loksnes biezuma sadalīt atgriezums ar 2 mm biezumu, atgriezums ar 1 mm biezumu, bet tās dimensijas, platums, garums, tos mēs norādām partijās, un jau tādā veidā redzot, ka mums ir kaut kāds kvadrātmetru skaits atgriezumu, mēs paskatāmies detalizēti noliktavas atlikumu pa partijām, un jau partijas kodā ir iekodēts, ka tas ir, tur, nezinu, 500 x 1500 šāds atgriezuma izmērs. Tās ir tās biežākās biznesa situācijas, kurās tiek uzskaitīts un lietot šī partiju uzskaite. Kad tiek piešķirtas partijas sistēmā? Tātad pirmais ir tas, ka mēs jau veidojot klientu pasūtījumu, varam piešķirt, kāda būs partija gatavajam produktam, ar kādu partiju viņš ies ārā no sistēmas. Mēs varam piešķirt partiju saražotajai precei brīdī, kad mēs grāmatojam ražojumu, un pēc kaut kādas formulas vai manuāli izveidojas partija saražotajam produktam. Un arī saņemšanā no piegādātājiem, ja mums arī izejvielas un materiāli tiek uzskaitīti pa partijām, tad saņemšanas brīdī arī uzģenerējas partijas numurs un partijas datu ieraksts. Citi ieraksti sistēmā partijas neveido. Pārkustinot noliktavā, mēs neveidojam partiju, norakstīšanā mēs norakstam partiju, nevis viņu ģenerējam. Tātad šie ir tie 3 ieraksti, kuros partija var tikt ģenerēta.
Partiju uzskaites funkcionalitāte ir daudz un dažādi iestatījumi, bet es domāju, ka šos iestatījumus mēs iesim cauri vairāk sistēmā skatoties. Tātad mēs varam kaut kādas funkcionalitātes noteikt artikulu kartiņā vai arī galvenajos iestatījumos artikulu parametros vai noliktavas parametros. Un tur jau ir gan partiju norakstīšanās noteikumi, partiju ģenerēšanas noteikumi, dažādi aizliegumi vai kontroles, kā strādāt ar partijām, bet par to tad vairāk sīkāk mēs runāsim tad, kad šērosim pašu sistēmu. Partijas numuru veidošana. Tātad, ja mēs saņemam preci no piegādātāja, tad ir divi veidi, kā mēs varam ģenerēt partiju. Viens veids, ko bieži izmanto arī klienti, ka viņi manuāli no piegādātāja pavadzīmes vai no etiķetes uz materiāla iepakojuma pāraksta šo partijas numuru un lieto tieši to partijas numuru numerāciju, kāda ir piegādātājiem. Otrs veids ir tāds, ka sistēma var automātiski uzģenerēt šo partijas numuru pēc jūsu veidotām formulas. Viens variants ir datums. Vienkārši paņemam saņemšanas datumu, ieliekam kā partijas numuru, bet ja vienā datumā tiek saņemta viena un tā pati prece, tad tas nav ļoti unikāli. Otrs veids, ļoti bieži izplatītais, ir, ka ir partijas numurs sastāv no saņemšanas ieraksta numura plus rindas numurs. Un tas ir super unikāli. Tātad saņemšanas ieraksts ir unikāls numurs. Un, ja, piemēram, vienā saņemšanā vairākās rindās ir viens un tas pats produkts, tad arī mēs pieliekam klāt rindas numuru, lai mēs arī vieglāk pēc tam varam atverot saņemšanas ierakstu, kurā ir 200 rindas, ātri varam atrast, kurā rindā ir šis vajadzīgais artikuls. Kāpēc vienā saņemšanā varētu būt viens artikuls dažādās rindās? Mēs varam saņemt divas partijas ar dažādiem termiņiem. Līdz ko mums ir divas partijas ar dažādiem derīguma termiņiem, tā mums saņemšanā šim artikulam ir jāveido divas rindas un katram jāpiešķir savs derīguma termiņš. Jā, tātad automātiski un manuāli. Un tas pats arī attiecas uz ražošanu. Ražošanā arī ražojot produktu un grāmatojot ražošanas ierakstu, mēs varam manuāli ieklikšķināt partijas numuru, ja mums ir tur kaut kāda super uzskaite, kurai nav algoritms apakšā un sistēmā to nevar iešūt, vai arī automātiski veidot šos partiju numurus līdzīgi tāpat kā saņemšanā ierakstu numurs, datums, un ražošanā tur varbūt varētu vēl paspēlēties ar dažiem citiem parametriem. Partijas datu ieraksts tātad sistēmā, tad, kad mēs saņemam vai saražojam preci, paralēli artikulam veidojas arī partijas datu reģistrs, kurā ir nevis visa artikula informācija, bet konkrētās partijas informācija. Partijas datu ieraksts dzīvo modulī noliktava, iestatījumi partijas dati. Un šādi izskatās partijas datu ieraksts, kāds viņš ir standartā. Ko mēs šeit redzam? Tātad šeit ir parādīts, kuram artikulam ir piesiets šis partijas datu ieraksts. Partijas numurs, tātad šeit viņš ir uzģenerējies pēc loģikas saņemšanas numurs plus rindas numurs, artikula nosaukums, piegādātājs, no kura šis artikuls ir pirkts, kurā datumā, ar kādu saņemšanas ierakstu un derīguma termiņš. Kā arī šeit ir parādīts pašizmaksa, par kādu ir saņemta, un daudzums, kāds ir uz šo brīdi noliktavā šai partijai. Un ja mēs esam nevis izvietojuši ražošanā, bet pārdevuši šo pašu partiju, tad mēs arī redzam pēdējo pārdošanas datumu un cenu un klientu, kam mēs to esam pārdevuši. Un šeit ir komentāri brīdinājumi, neto svars un bruto svars, arī atsauksme, dažādi lauki, bet bieži vien klienti partijas datos arī liek kaut kādus savus laukus, kas viņiem ir svarīgi tieši viņu preču uzskaitei. Bet par šiem partijas datu ierakstiem mēs arī paskatīsimies un parunāsim pēc tam, kad skatīsimies sistēmu. Savukārt derīguma termiņi. Tā jau ir cita lieta, tātad ir partijas datu ieraksts un derīguma termiņš ir kā papildus uzskaite, papildus kontrole. Kāpēc mēs
vēlamies kontrolēt derīguma termiņus, tad, protams, tās ir kaut kādas preces, kurām ir svarīgs šis derīguma termiņš, kā pārtika, kā kaut kādas bojājošās preces, kuras pēc kaut kāda termiņa vairs nav derīgas, un ar viņām ir kaut kas jāiesāk. Tās ir kvalitātes prasības, kas mums ir iespējams jāizpilda. Tātad, ja mēs esam ISO vai kaut kādā certifikācijā certificējušies, tad bieži vien nākot šo kvalitāti pārbaudīt, jums ir jāparāda, ka jūs neizlietojat nederīgas preces savā ražošanā vai klientiem nepārdodat preces ar beigušiem derīguma termiņiem. Un tās ir arī klientu prasības. Tātad, ja, piemēram, kāds biznesa piemērs ir tāds, ka pārtikas ražotāji, strādājot ar lielajām pārtikas tirzniecības ķēdēm, kā Rimi, Maxima un Lidl, tur ir šiem pārtikas ķēžu īpašniekiem, uzņēmumiem ir noteikumi, piemēram, ka jūs nedrīkstat piegādāt preci, kurai derīguma termiņš ir mazāks par 20 dienām. Līdz ko jūs sistēmā gribat kaut ko nosūtīt, kur termiņš ir mazāks par 20 dienām, mēs varam ieslēgt aizliegumu, ka sistēma brīdina, ka jūs nevarat to nosūtīt. Nevis pat brīdina, bet aizliedz nosūtīt. Un otrs veids ir, piemēram, kur arī ir, ka jūs nedrīkstat nosūtīt preci nākamajā sūtīšanā, kur derīguma termiņš ir mazāks, kā bija iepriekšējā sūtīšanā. Tātad vienmēr nākamajā sūtīšanā šim derīguma termiņam ir jābūt lielākam. Tātad daudz un dažādi šādi derīguma termiņu ierobežojumi, lai nodrošinātu klientu prasības. Nu, lūk, un arī partijas uzskaitas funkcionalitātei ir vairākas vietas, kurās mēs iestatām kaut kādus nosacījumus. Tas ir gan noliktavas parametros, mēs runāsim par derīguma termiņu kontroli, gan artikulu kartiņā, gan artikulu pašā parametros arī ir partiju uzskaitas funkcionalitāte. Nu, lūk, un tagad. Varbūt es uzdrošināšos savu vēl teorētisko jautājumu. Jep. Uzdot. Es esmu dzirdējusi, ka uzņēmums izmanto partiju uzskaiti, bet preces nemarķē. Un sanāk tāda dubulta situācija, ka sistēma dzīvo ar partijām, bet sanāk, ka reālā pasaulē mēs pārdodam to, kas mums vieglāk paņemams un nosūtāms. Jā, kāpēc tā dara un kāds ir iegūms no tā? Kāds ir zaudējums no tā, ka tā nedara? Zin kā, tad, kad ir partiju un derīguma termiņu uzskaite, tas nes līdzi arī ļoti lielu disciplīnu dzīvē. Ja jūs... Viena lieta ir papīrs pacieš visu. Ja, mēs varam parādīt ļoti skaisti saviem auditoriem, kā mēs strādājam ar partijas un derīguma termiņu uzskaiti. Bet tas arī būtu jānodrošina dzīvē. Tātad, ja mēs strādājam pēc tā, ka kaut kādi pārtikas produkti ir jāiztērē ātrāk tie, kuriem ir mazāks derīguma termiņš, tad noliktavā arī ir jābūt tādai kārtībai, ka noliktavas pārzinis vai cilvēks no ražošanas, kas ienāk noliktavā, viņam ir par rokai vecākais tas derīguma termiņš. Cilvēkiem negribēsies pīkstināt un meklēt tagad, kurš tad ir tas maiss ar vecāko derīguma termiņu. Protams, visam ir jābūt marķētam un ļoti labi, ja, protams, šajos te svītru kodos ir iestrādāti arī šie partiju numuri un derīguma termiņi, un nopīkstinot, tu jau redzi, kuru partiju tu paņem. Tas ir stāsts par to, ka, ja mēs paņemam un izlietojam, tad mēs izlietojam arī to partiju. Ja to var nodrošināt dzīvē, protams, ka dzīvē ir jāsaskan ar sistēmu, tad tas būs tas ilgtermiņa ieguvums un tas labums. Bet tā ir ļoti liela disciplīna no visām pusēm. Tu nedrīkst iet un ņemt, kas tev ienāk prātā. Tev jāņem to, ko tu drīksti paņemt. Tev jāizlieto tas, ko tu drīksti izlietot. Tev ir jābūt visam marķētam, lai cilvēkiem būtu vieglāk atrast pareizo partiju. Saņemot preci jāmarķē ir šīs te izēvielas, vai arī, ja piegādātāja svītru kods jau satur visu informāciju, mēs varam vadīt sistēmā piegādātāju svītru kodus un pēc viņu svītru kodiem meklēt preci. Tas pats attiecas arī uz saražoto produkciju. Tad, kad tu saražo produktu un viņš tev stāv noliktavā, nevis uzreiz iziet ārā, tad tu beidzot ražojumu izprintē uzlīmi un uzlīmē virsū gan ar to, kad tas produkts ir radies, gan ar to partijas numuru, kurš arī satur derīguma termiņu. Nu, jā. Tad iespējams to nedara, jo tas ir kaut kāds papildus darbiņš. Tas ir papildus darbiņš, tā ir papildus disciplīna, tas ir papildus tāda kārtība,
kas bieži vien dzīvē, vai nu viņu nav iespējams nodrošināt, vai protams, iestatīt sistēmu tas ir šādi, bet izmainīt cilvēku domāšanu tas ir ilgāk. Lūk, un tad ir sākumā tie brīži, kad sistēma jau strādā, un to mēs ļoti labi redzam arī pie inventarizācijām. Ja mēs veicam inventarizāciju pēc partiju numuriem, tad tur rodās vislielākās nesakritības. It kā daudzumi sakrīt, bet pārdota ir viena partija, patiesībā ir cita partija pārdota, un tad mums ir jāsāk salāgot šīs partijas, kuras tad patiesībā ir pārdotas vai izlietotas ražošanā. Tur mēs redzam visātrāk šo disonanci starp dzīvi un sistēmu. Lūk, iesim tagad uz failu iestatījumiem un sāksim ar artikulu parametriem. Tātad mēs varam, vispirms sāksim ar šo parametru pēc noklusējuma. Tātad jūs varat pateikt, ka jūs visus noliktavas artikulus uzskaitīsiet pēc partijas uzskaites. Tad mēs norādām partijas uzskaite, un visi artikuli būs ar partijas uzskaiti. Un arī šo ķeksi mēs vēl ieliekam, ja partijas numura uzskaita pa partijām, un vai arī dāvanu kartes. Tātad partijas uzskaita veidos partijas datu ierakstu, dāvanu karte veidos dāvanu kartes ierakstu modulī realizācija. Lūk, partijas datu uzskaiti mēs varam arī nelikt, un tāpat veidosies partijas datu ieraksts, bet ja mēs ieliekam pazīmi partijas uzskaite, tad arī pie pārdošanas tas partijas datu ieraksts apdeitosies ar pārdošanas informāciju. Ja nebūs ielikts, būs tikai šī svītriņa, un šis ķeksīts pie saņemšanām arī veidosies partijas ieraksti, bet netiks apdeitoti pie pārdošanas. Aizliegt partijas numurus artikuliem bez partijas numura uzskaites. Tātad, ja jums nav ieķeksēts vai nu šajos iestatījumos, vai artikulu kartiņā, ka artikulam ir partijas numurs, un jūs pie saņemšanas tāpat ierakstiet viņiem partijas numuru, tas nav aizliegts, ka vienam un tam pašam artikulam ir gan partija, gan nav partija, bet tas ir tādos īpašos gadījumos, kad tas ir nepieciešams. Pārsvarā klienti aizliedz partijas numurus lietot artikuliem, kuriem nav partijas numuru uzskaite, jo tad ir ļoti labi jāzina cilvēkiem, ka ir daļa atlikumā ar partiju vai daļa ir bez partijas. Lūk, un jūs varat arī pateikt nevis visiem artikuliem, ka ir vajadzīga partija uzskaita, bet konkrētām artikulu grupām jūs varat norādīt, mēs veidojam tikai partiju, nevis visiem. Tas ir viens no iestatījumiem. Tātad mēs pasakām, vai artikuls būs ar partijas uzskaiti, vai artikuls nebūs ar partijas uzskaiti. Kā piemērus varu minēt, piemēram, to pašu pārtikas ražošanu, kur izēvielas, tur zirņi, pupas, kartupeļi, piens, viņi ir ar derīguma termiņu un partijas uzskaiti, bet savukārt iepakojumam tur varbūt nav tik svarīgi, tāpēc iepakojuma artikuliem partijas uzskaiti netiek pielietota. Un derīguma termiņu kontrole savukārt nozīmē to, ka vai mēs kontrolējam derīguma termiņu preču saņemšanas brīdī. Tātad mēs varam nekontrolēt, mēs varam brīdināt un vienkārši izmet brīdinājumu, bet atļauj sagrāmatot saņemšanu, vai arī aizliegt saņemšanu grāmatot. Un mēs varam pateikt arī dienu skaitu. Tātad, ja saņemtajai precei derīguma termiņš ir mazāks par 5 dienām, mēs aizliedzam saņemt. Tātad mēs zinām, ka mums šis termiņš ir pa īsu priekš mūsu biznesa procesiem, un mēs aizliedzam saņemt kaut kādas preces ar beigušiem derīguma termiņiem vai ļoti īstiem derīguma termiņiem. Tas ir viss par un ap artikulu partijām un derīguma termiņiem artikulu parametros. Ejam tālāk uz noliktavas parametru iestatījumiem. Nē, nesaglabāsim. Tā. Šeit mēs savukārt kontrolējam jau kaut kādas noliktavas darbības. Partijas derīguma termiņa kontrole nozīmē to, ka
pie nosūtīšanas, tā kā mēs tur artikulu parametros pie saņemšanas kontrolējam artikulam, kādam ir jābūt termiņam. Tāpat arī pie nosūtīšanas mēs varam brīdināt, ka nosūtot preci, viņai ir termiņš mazāks par 10 dienām, un mēs nedrīkstam preci, kurai termiņš ir mazāks par 10 dienām, sūtīt klientam. Šis ķeksis nozīmē to, ka, ja viņš ir ieķeksēts, tad sistēma neļaus pārdot preces, kurām ir beidzies derīguma termiņš, bet te ir tikai pie pārdošanas, ka viņš kontrolē zem derīguma termiņa pārdot nedrīkstam. Nu, lūk, un ja mēs pie saņemšanas vai nu mēs neģenerējam partijus un manuāli tās ievietojam saņemšanas ierakstā, vai nu mēs viņas ģenerējam no formulas. Un šeit formula ir par to, ka sistēmas numurs plus šī vidus svītriņa un plus rindas numurs. Tātad tā veidojas šajā gadījumā saņemšanas ieraksts, un ja rindas ir vairāk par 99, tad mēs ieliekam vēl lieku nullīti. Pārģenēt partijas numurus visām rindām. Tas nozīmē, ja mēs, piemēram, izveidojam partijas numuru, kas ir vienāds ar datumu, un izveicam to saņemšanu, pēc tam mēs saprotam, kļūdījāmies saņemšanas datumā, pārliekam datumu, tad visām rindām pārģenerēsies partijas numurs ar jauno datumu, lai nav tas jādara manuāli. Un šeit ir savukārt par to, kā mēs ievietojam artikulus automātiski, ja, piemēram, ierakstos. Ja, piemēram, jūs nenorādat paši katru reizi partijas numuru, kuru mēs izlietojam, kuru mēs pārbīdam, bet ļaujat sistēmai vienkārši to darīt pēc FIFO, tātad ir vairākas opcijas. FIFO rinda nozīmē to, ka mēs ļaujam sistēmai pašai ievietot partiju numurus norakstīšanās, ražošanā vai noliktavas kustībās, balstoties uz to partiju, kura ir saņemta pirmā, neskatoties kurā datumā. Nākamā secība, pēc kuras var strādāt, ir secība pēc datuma. Tātad mēs varam saņemt vecāku datumu vēlāk nekā jaunāku, piemēram, kaut kā chronoloģija nobīdās. Tātad mēs nevis pēc saņemšanas skatīsimies, bet pēc ieraksta datuma. Vai arī trešais variants ir secība pēc derīguma termiņa. Ja ir derīguma termiņu funkcionalitāte, tad mēs skatāmies, ka sistēmai ir automātiski jāiemet ierakstos partijas derīguma termiņu secībā. Nu, lūk, un tad mēs varam arī izvēlēties, kuros ierakstos likt automātiski derīguma termiņus. Tātad vai nu norakstīšanā mēs sakam norakst pēc FIFO, vai arī nē. Tātad, ja mēs neieliekam ķeksi automātiski, tad sistēma prasīs un jūs manuāli izvēlēsieties partijas, kuras jūs norakstat. Tāpat arī automātiski vai manuāli var izvēlēties nosūtīšanas ierakstā, ievietot partijas, vai arī noliktavas kustībā arī vai nu automātiski ievietojam partijas no noliktavas atlikuma, vai arī manuāli. Un atjaunot informāciju partijas datos, grāmatojot noliktavas kustību, tad tas ir stāsts par to, ka mēs, piemēram, veidojam noliktavas kustību no vienas noliktavas uz otru, un noliktavas kustības rindās ierakstam komentāru, un šis komentārs no noliktavas kustības aiziet uz partijas datiem, partijas datu ierakstu. Tātad mēs esam kaut kādu komentāru uzrakstījuši, šī partija ir jālabo vai saplīsusi. Un tas komentārs ievietojas partijas datu ierakstā, un mēs jau redzam, ka šī partija, piemēram, ir ar kaut kādu defektu, bet šeit arī ir iespējams izvērsties. Tātad, ja jums ir kaut kādi speciālie lauki, kas ir jāizpilda no noliktavas kustības pārkustinot partiju uz citu noliktavu, tad to var pielikt klāt. Nākamais, par ko mēs runāsim, būs ražošana. Arī ražošanā mēs strādājam ar partijām, ražošanas parametri noliktavas sadaļā. Tātad, ja mēs iedomājamies ražošanas procesu, tad viena puse ir tas, ka mēs ievietojam izēvielas, kas ir jānoraksta, un rezultātā rodās gatavais produkts.
Arī izēvielu iemešanas secība šajā te ražojumā var būt manuāla. Tātad mēs manuāli norādām katru partiju. Mēs grāmatojam vecākais pirmais. Tātad, ejot atpakaļ uz to vai nu pēc FIFO, vai pēc saņemšanas datuma, vai pēc derīguma termiņa, būs tas vecākais pirmais. Veidot no formulām un noteikti ar formulu, tas nozīmē, ka mums ir kaut kāda noteikta formula, pēc kuras mēs ievietojam partijas datus ražošanas ierakstā. Un savukārt otra puse ir ģenerēt partijas numurus saražotajam artikulam. Tātad mēs neģenerējam un vadām manuāli no materiālu partijas numuriem. Tātad mēs varam noteikt, piemēram, artikula klasi vai grupu, no kuras mēs paņemam un nokopējam partijas datus uz gatavo produktu. Piemērs no dzīves ir tāds, ka dēļu pakas nonāk kaltē. Ir tāds process kalte, kur ieiet paka šajā kaltē, viņa tur vairākas dienas vai nedēļas kaltējas, un pēc tam viņa nāk laukā. Šajā brīdī notiek ražošanas process. No slapjiem dēļiem tiek saražoti kaltēti dēļi, bet partija nemainās. Tas pakas numurs paliek tāds pats. Tātad mēs pasakam šajā ražojumā automātiski, ka ievietojot kaltētus dēļus, slapjus dēļus kaltē, arī gatavajam produktam būs tieši tas pats partijas numurs, kas bija izēvielai. Un tad mēs varam arī ģenerēt partijas numurus no formulām. Tur arī var likt, piemēram, ražošanas datumu kā partijas numuru, ražojuma ieraksta numuru kā partijas numuru, ražošanas pasūtījuma numurs kā partijas numurs, vai arī vēl kaut kādi citi parametri, kas var veidot saražotā artikula partijas numuru, tieši to sintakses daļu. Un ražošanā tātad mēs skatāmies, kurā brīdī mēs veidojam šo partijas numuru, vai tajā brīdī, kad mēs saglabājam ražošanas pasūtījumu, jau partijas numurs uzģenerējas, un mēs jau ražošanas uzdevumu dodam ar konkrētiem partijas numuriem, vai arī tajā brīdī, kad pabeidz ražot, tad sistēma uzģenerē pēc formulas šo partijas numuru. Derīguma termiņu mēs arī varam manuāli. Derīguma termiņam ir vairākas iespējas, kā mēs gatavajam produktam viņu aprēķinam, bet viens no tādiem automātiskajiem variantiem ir tas, ka mēs paņemam derīguma termiņu no materiāla artikuliem, kuram ir mazākais derīguma termiņš. Tātad tā kā sliktāko variantu piešķiram šo derīguma termiņu. Un kopēt partijas parametrus no izēvielām, tātad mēs varam no izēvielu parametriem nokopēt no kaut kādas konkrētas materiāla klases kaut kādu informāciju uz saražotā artikula partiju. Tas būtu par ražošanu, bet es redzu, ka Rita mums ir kaut kādi jautājumi, varbūt, lai tev ir izslēgts mikrofons, tevi nedzird. Jā, varam paņemt te pāris jautājumu no Ivetas. Jautājums ir tāds, vai partijas uzskaite ir nepieciešama, vai to dara arī pats FIFO pēc noklusējuma? Tātad mēs varam izvēlēties, vai FIFO pēc noklusējuma. Ja jums ir vienkārši FIFO un nav svarīgas partijas, jūs varat vispār neslēgt šo partiju uzskaites funkcionalitāti iekšā, un sistēma pēc FIFO norakstīs. Bet, ja jūs gribat izsakojamību, tad jums ir jāslēdz iekšā šī partiju funkcionalitāte, jo sistēma tāpat arī, kā es rādīju pirmajā slaidā, viņa norakstīs pēc FIFO šos artikulus arī tad, ja nav ieslēgta partiju uzskaita. Tas nozīmē, ja man nav partijas uzskaitas, es pārdodu kādu preci klientam, viņš man pēc pusgada atnes atpakaļ, es nevarēšu vairs atrast, kad es šo preci saņēmu, ja man nav šīs. Ar tādām lielām pūlēm varbūt arī var atrast, ja tiešām tur viss notiek ļoti secīgi sistēmā. Skaidrs. Tātad vēl no Inetas ir jautājums, kā sistēma atpazīst partijas numuru, ja prece sastāv no vairākiem materiāliem. Tūlīt es parādīšu varbūt tad uzreiz ražošanas ierakstu, kas viens bija no mūsu arī, ko mēs gribējām apskatīt. Lūk,
Tātad mēs esam saražojuši mērci, un šeit esam izlietojuši kaut kādas izēvielas, kuras ir ar partijas numuru. Un šeit ir partijas numurs radies gatavai produkcijai. Un, lai mēs, mēs jau šo preci atpazīsim pēc šī partijas numura, jo tieši šiem 5 gabaliem ir šis partijas numurs. Un tad, kad mēs skatāmies atskaites un ražošanas pašizmaksas analīzes atskaite, kur es jau esmu ielikusi šo partijas numuru, sistēma arī parādīs, ka šo partiju mēs esam saražojuši no šādām izēvielām ar šādiem partijas numuriem. Tātad atpazīšana notiek tā, ka šim ražojumam ir piesieta konkrētā partija, kurā ir izlietoti konkrētie izēvielu partijas numuri, un mēs vai nu atverot pašu ražošanas ierakstu, varam redzēt, ar kādu partiju izēvielas mēs esam norakstījuši, vai arī šo pašizmaksas analīzes atskaiti, izmantojot ražošanas pašizmaksas analīzes atskaiti, izmantojot, mēs redzam, kādas izēvielas tika izlietotas šai ražošanai. Un ko es varu pateikt? Ja jums ir vairāku līmeņu ražošana, tad sistēma parādīs visu izēvielu izlietojumu. Arī, ja jūs skatīsieties atskaiti, 5. ražošanas līmenī, viņa parādīs arī 1. ražošanas līmeņu izlietotos materiālus un to partijas numurus. Vai es atbildēju uz Inātas jautājumu? Jāpārjautā. Jā, ja Inatei vēl paldies lieliem burtiem, tad es ceru, ka tas bija pareizais. Mārtiņš jautā, kā vispareizāk salikt uzstādījumus sistēmā, ja pārdod elektropreces, kur katrai precei ir savs sērijas numurs, kas nāk jau no piegādātāja, no ražotāja? Jā, tad jums ir jādara tā, mēs šobrīd atvērām artikulu kartiņu, noliktavas parametros mums ir uzskaita pa partijām. Jā, mums ir partijas uzskaita, mēs varam ielikt, un jums ir jāliek partija kā unikāla sērija vienai vienībai. Tātad šis ir stāsts par to, ka saņemot, jūs nevarēsiet saņemt 10 produktus ar vienu partiju. Jums sistēma liks, tātad, ja mums partijas, ja mums mērvienība ir, šeit ir kilograms, tad katru kilogramu viņa liks saņemt ar atsevišķu partiju, bet, ja, piemēram, pamatmērvienība ir gabals, sistēma liks katru gabalu saņemt ar savu unikālu vērtību. Varbūt es šobrīd arī pastāstīšu par to, ko mēs pašā artikulu kartiņā varam ar partiju uzskaiti izdarīt. Tātad mums ir lielie iestatījumi, kur mēs pasakām visiem artikuliem partijas uzskaite, ieliekam funkcionalitāti partijas uzskaite. Mēs varam katrā artikulā ielikt kaut kādas vēl unikālas un šim artikulam nepieciešamas partijas uzskaites parametri. Tātad artikuls ir pa partijām, tad mēs varam norādīt, ka derīgs līdz ir obligāts, tātad mēs nevaram saņemt vai saražot preci, ja nav norādīts derīguma termiņš. Partija kā unikāla sērija, tātad uz vienu vienību mums būs partija šim artikulam. Nedalāma partija, tas ir tad, ja mēs pārvietojot partiju, kurā ir 10 gabali, nedrīkstam pārvietot 6 no 10. Mums ir jāpārvieto pilnīgi visi 10. Tas, piemēram, šādu funkcionalitāti izmanto tādi uzņēmumi, kuriem tās izēvielas ir tādos ruļļos, piemēram, kaut kādi lodēšanas, šie te mazie knibulīši, ko lodē pie platēm, viņas nevar nogriezt pa gabaliem. Tu vienkārši visu rulli pārvieto un pēc tam to pašu beču pārvieto atpakaļ. Viņš tikai, ja 10,000 atlikumā ir šie knibulīši, viņus var pārvietot tikai pa konkrētiem daudzumiem. Un mēs arī varam pateikt, kādā veidā mēs uzskaitam noklusējuma derīguma periodu. Tātad, ja mēs ražojam kaut kādus preces, mēs varam uzskaitīt derīguma termiņu gados, mēnešos un dienās, kas ir ērtāk, un tad parādīt arī tās derīgās dienas, cik katrs artikuls ir derīgs dienas. Jo tas ir, ja mēs saņemam preci, mēs, protams, derīguma termiņu norakstam no pavadu dokumenta.
Bet, ja mēs ražojam preci un ir jāpiešķir derīguma termiņš, tad viņš aprēķinās. Un šobrīd viņš aprēķinās šim artikulam 1095 dienas no ražošanas datuma. Tātad sistēma skatās ražojuma datumu un pierēķina 1095 dienas, un tas būs derīguma termiņš saražotajai produkcijai. Nu, jā, un šeit ir arī šī pati derīguma termiņa pārbaude pie saņemšanas, jo mēs viņu varam uzlikt visiem artikuliem, ka jāpārbauda derīguma termiņš pie saņemšanas, vai arī varam pateikt, nē, tieši šim artikulam tikai ir jāpārbauda derīguma termiņš pie saņemšanas. Un šo mēs iestatām artikulā. Bet vai es atbildēju uz jautājumu par šo unikālo sēriju? Tātad to mēs pasakam artikulā. Mārtiņš klusē, tad domājams, jā, ja vēl ir kāds jautājums, tad rakstat. Vai mēs turpinam ar jautājumiem, vai tu vēl gribi pabeigt? Turpinam ar jautājumiem, droši vien. Tā, domāju, ka tā ir Evija. Viņa prasa, vai ir sistēmā iespējams ieraudzīt tātad klientu sarakstu, jeb tātad, kam es esmu nosūtījis kaut kādu konkrētu partiju. Es domāju, ja ir noticis, ka tev ir kaut kas jāatsauc, tu gribi redzēt, kam šī partija vēl ir pārdota. Jā, tad mēs, kā darīsim, iesim tagad uz noliktavas moduli saistībā ar revīzijas jautājumu. Tātad noliktavas modulī iestatījumos ir partijas dati. Un šie ir tie partijas datu ieraksti, kuri ir saģenerējušies gan saņemtie, gan saražotie. Un šeit mēs redzam, mēs varam paņemt atlikumu. Labi, ņemsim noliktavā, nevis atlikumu. Un lielāks par nulli parādās viss, kas mums ir noliktavā. Un tad, kad mēs uzspiežam virsū labo peles pogu, artikuli kustība, tad mēs atrodam konkrēto partiju, kura mums interesē, paskatāmies artikulu kustības pārskatu, nospiežam to. Mums sistēma parāda tieši par šo partiju, kad mēs to esam saņēmuši un kur un cik daudz mēs esam izlietojuši. Tātad šeit ir tas viss, un te, ja mēs būtu, piemēram, saņēmuši un pārdevuši, mums šeit rādītos vai nu nosūtīšanas ieraksti, vai arī rēķinu ieraksti, ja rēķins izmaina noliktavas atlikumu, un mēs redzētu konkrēto partiju esam nopirkuši tādā datumā un tam pārdevuši. Šeit ir vienkārši ražošanas ieraksts, jo šī ir izejviela. Tā mēs varam kontrolēt kādas partijas, kura partija kam ir pārdota. Paldies! Labi, varbūt es paturpināšu arī par šo partijas datu sarakstu. Tad šeit mēs arī redzam derīguma termiņus un varam tiem sekot līdzi ar kaut kādiem, piemēram, nākamie 2 mēneši. Un mums parāda visus derīguma termiņus, kuri nākamajos 2 mēnešos izbeigsies, un tad mums jāskatās, lai šīs lietas tiktu izlietotas 2 mēnešu laikā, un cik mums viņu ir daudz, un vai mums nav risks, ka mums kaut kam beigsies derīguma termiņš, un mēs viņu nebūsim izlietojuši līdz galam. Tas, ko mēs varam darīt, šis lauks, redziet, viņš ir aktīvs, un derīguma termiņu mēs drīkstam mainīt. Tas nav aizliegts, bet kvalitātes kontrolas nolūkos parasti ir tā, ka tad prasa piegādātājam kaut kādu certifikātu, ka viņi atļauj, ka Gemos atļauj pētersīļiem, smalcinātiem, saldētiem pagarināt termiņu, un tad to dokumentu, ko atsūta piegādātājs, parasti liek arī pielikumā kā failu, un tādā veidā to termiņu arī atlikušajam, tātad atlikumam var pagarināt. Tādā veidā mēs šeit ir šis partijas datu ieraksti, kur mēs visus šīs partijas redzam. Šeit ir arī partijas, kuras, ja es izdzēsīšu šo atlasi, tātad te ir arī partijas, kuras vairs nav noliktavā, un arī tām var redzēt visu vēsturi, kā viņas ir kustējušās un kur viņas ir palikušas, kāpēc viņas vairs nav noliktavā. Tas ir šis partijas datu ieraksts, kur mēs strādājam ar partijas datu ierakstiem. Labi, Rita, varbūt ir jautājums. Tā, šobrīd jautājumi ir apsīkušies, būsim ar pirmo vilnu tikuši galā. Ok, tad es varbūt parādīšu noliktavā saņemšanu. Kā tad uzģenerējas šis partijas ieraksts? Mēs viņam arī uzliksim kaut kādus ierobežojumus. Tā, izvēlamies arī kaut kādu noliktavu, izēvielu noliktava, pavadzīmes numurs.
izvēlamies burkānus un burkānu kartiņā norādīsim to, ka viņiem ir derīgs līdz obligāti un derīgumu brīdinājums, piemēram, ja ir 10 dienas. Ja būs mazāk par 10 dienām, tad lai brīdina. Tad daudzumu mēs saņemsim 10 un sistēma grāmatot liekam. Ko mums sistēma saka? Derīgs līdz jānorāda obligāti. Nevaram saņemt. Tātad norādam derīgumu termiņu 3. oktobri. Grāmatojam, sistēma saka, termiņš ir mazāks par atļauto artikulam tādam un tādam. Vai vēlaties ievadītos datus apstiprināt? Tā kā mēs ielikām brīdinājumu, mēs varam teikt jā, un esam sagrāmatojuši ar mazāku termiņu. Ja mēs būtu ielikuši artikulu kartiņā aizliegt, sistēma teiktu, nekā. Termiņš ir par mazu, vispār nevarat sagrāmatot. Tātad tādā veidā ar šiem iestatījumiem mēs veicam šo kontrolējošo funkciju gan derīguma termiņu, gan partijas uzskaitai. Lūk. Un tajā brīdī, kad man šis preču saņemšanas dokuments ir apstiprināts, grāmatots, uzspiežot F2, mums jau atveras vaļā partijas datu ieraksts, kurā ir uzģenerētais partijas numurs, gan piegādātājs, gan datums, gan mūsu derīguma termiņš, gan cena un atlikums noliktavā, jo nekas nav norakstīts, ir tikai saņemts. Un arī šeit mēs uzreiz varam aiziet uz artikulu kustības pārskatu. Un tā kā man artikulu kustības pārskatā ir pateikts, ka es gribu redzēt partijas numurus, šeit es esmu atķeksējusi, tad man arī artikulu kustības pārskats rāda partijas numurus. Ja būtu vairāki partijas numuri, viņi visi šeit būtu redzami. Un arī, ja mēs ejam uz noliktavas atlikuma atskaiti, tad mēs redzam, ka šie 10 kilogrami ir izēvielu noliktavā saņemti tieši šai partijai. Un arī šeit mēs pārām artikulas dokuments, un mēs redzēsim arī partijas numuru, datumu, un šeit noliktavas atlikumā partijas numurs ir zilā krāsā, tas nozīmē drill downs. Viņš arī rāda šos partijas ierakstus. Tātad mēs varam paņemt arī detalizēti gan artikulu kustības pārskatu, gan noliktavas atlikumu pa partiju numuriem. Lūk, tā kā saņemšana un ražošanā savukārt es jau rādīju ātrāk nekā es biju plānojusi, ka ražošanā arī veidojas šis partijas numurs un automātiski ievietojās partijas dati no šīm te izēvielām. Tagad jautājumi. Tas ir tāds ātri izskrienot cauri visiem iestatījumiem. Ar iestatījumiem jūs varat paspēlēties un paši saprast, kuri iestatījumi kādā kombinācijā jums ir vissvarīgākie. Vai jūs gribat aizliegt kaut ko darīt, vai jūs gribat kontrolēt, vai jūs gribat pa vienai vienībai partiju, vai jūs gribat uz bečiem partiju, vai jūs visiem artikuliem, vai tikai dažiem artikuliem, vai tikai dažām grupām, vai jūs manuāli vadīsiet artikulus kodus, bet partiju kodus, vai jūs ģenerēsiet pēc kādām formulām, lai šī formula būtu unikāla, jums atbilstoša, vai jūs viņu šo partijas datus un derīgumu termiņus iesiet iekšā kaut kādos svītru kodos vai nesiesiet. Tātad, jā. Vai tu vari mazliet pastāstīt par tieši to marķēšanu? Jā, par saņemto preču marķēšanu tur ir tāds koks ar 2 galiem. Tā doma ir tāda, mēs izveidojam preču saņemšanu sistēmā, saglabājam viņu, uzģenerējam šos partiju kodus, un tad mēs viņus izprintējam, salīmējam. Un, jā, tas ir darbiņš viņus salīmēt. Vēl otrs variants ir tas, ja mums ir piegādātājs svītru kodu sistēmā, tad mēs varam nelīmēt, ja mēs zinām, ka viņi tiešām ir unikāli. Bet tas ir darbs, un
es teiktu tā, partijas marķēt pie saņemšanas ir vērts tad, ja tiešām tā prece stāv ilgi noliktavā, un jums ar viņu ir tur jāņemās, jāinventarizē, jāpārsūta tur un tur. Bet, ja jums ir ļoti ātra preču aprite, šodien ienāca rītā jau dodam uz ražošanu, tad varbūt arī tas nav tik būtiski. Bet tieši tad, ja viņa ir ilgstāvoša noliktavā, tad viņu ir vērts marķēt. Lai pēc tam saprastu, kad viņa ir pirkta, cik viņi ir ilgi stāvējuši šeit, un ir arī uzņēmumi, kuriem ir kaut kādas procedūras jāveic ar ilgstāvošām precēm, tur kaut kas jāpārpako vai jāmēra mitrumi vai sausumi vai kaut kas tam līdzīgs. Tātad, lai jūs zinātu, kad jums tas ir jāsāk darīt, tad arī, protams, viņš ir jānomarķē. Bet tad, kad ieietās un ja ir mazais uzlīmju printerītis un viņš tur izdod ārā tās uzlīmes, varbūt tajā brīdī, kad saņem preci, tas ir liekas darbs, bet tas atvieglo pēc tam šo preču monitorēšanu, uzskaitīšanu un pārvietošanu uzņēmuma iekšienē.